Labdien, mīļie skatītāji! Šodien mēs atrodamies Polijas dienvidos Saules kalna kultūras parkā, kas ir atklāts kopš 2003. gada, lai atgādinātu par saules ieguves vēsturi un piemiņu. Šeit Polijas dienvidos ekskursijas veidā var ar gida palīdzību apskatīt, kas notiek 83 metri zem zemes. Apskates galerijas jeb kambari atvērti kopš 1993. gada. Tūristi var redzēt pazemes dzīves un darba sūrumu un daudzveidīgumu, kas izpaužas savā pilnā krāšņumā un iespaidīgumā. Šis objekts ir iekļauts UNESCO pasaules mantojumu sarakstā, kuru vērts redzēt. Veidojot šo videoklipu, es biju domājusi pastāstīt par raktuvēm, taču atteicos no šīs idejas, jo uzskatu, ka katram ir jāaizbrauc, kas var, un savām acīm to ir jāpaskatās. Priekš tam ir arī gidi, kas pastāstīs, kas, kur, kā un kāpēc. Jebkurā gadījumā ekskursija ir interesanta, un turisti zem zemes nostaigā vairāk kā 2 kilometrus. Kādu laiku bija doma atteikties no gidiem, uztaisīt turistu informācijas punktus, kur piespied pareizo podziņu, kādu tu valodu proti, paņem klausuli, noklausies tekstu, paskaties pa kreisi pa labi un dodies, kur norāda bultiņa. Līdz notika gadījums, kad ar vienu grupu gāja viens ķīnietis, kurš slikti prata visas valodas, un beigās, kad gids pastāsta, kur ir jāiet, viņš vienkārši apmaldījās. Un palika raktuvēs līdz rītam, kamēr atrada nākošā maiņa viņu. Protams, no tā laika atteicās no modernizācijas, un pašlaik gidiem ir darbs, un viņi savus turistus saskaita pirms nolaišanās zem zemes un pēc. Bet, jebkurā gadījumā tā ir tiešām interesanta laika pavadīšana.
Nu, apmēram tā izskatās tur apakšā, bet tas laiks, ko tu pavadīji atrodoties 134 metrus zem zemes, nav izsviests laiks. Tā ir brīnišķīga atpūta, tā ir brīnišķīga ekskursija un brīnišķīga iespēja atgriezties sen atpakaļ vēsturē un paskatīties, kā bija.